Tātad tukšuma vingrinājums, kājas sākumā apmēra plecu platumā, tātad centīsimies ar palēcienu palikties un vilkt abus celīšus, cik vien augstu varam, nu, vismaz līdz 90 grādu leņķītim, kas izstās šādi. Palecu piezemējos. Ja jūtos pietiekami spēcīgs, daram bez apstāšanās. Izstās šādi. Kas ir svarīgi, cenšamies piezemēties mīksti ar celīšiem nedaudz ieliekiem, lai ir amortizācija un piezemējamies uz pēdas priekšējās daļas, uz tās saucamās bumbiņas. Ja šis variants bez apstāšanās ir par grūtu, mēs varam darīt ar mazu palēcienu pa vidu, kas izstās šādi. Es izdaru tukšumu, izdaru patsolu pa vidu un turpinu palēcienus. Sākumā nevaram uzraukt tik augstu celīšu, ir darīt arī mazāks. Izdaram, cik varam, bet nešmolcam paši sevi, cenšamies cik spēka uzraut uz augšu. Ja nevaram bez apstājas, bet varam uzraut celīšu uz augšu, tad izdaram, kā es sākumā darīju. Izdaru tukšumu, piezemējos atkal. Sagatavojos, tukšumu, piezemējos, sagatavojos un tā turpinu to noteikto reižu skaitu, kas ir ierakstīts programmā.